Man prieks atkal atgriezties šeit pie pults dienas otrajā daļā, un es arī gribu pateikt lielu paldies visiem runātājiem, kas runāja par atsevišķām grupām, par tiešām interesantu stāstījumu un par, kā lai saka, atklāto dalīšanos ar visam savam sajūtām un novērojumiem. Man liekas, arī tā ir ļoti svarīga lieta, kas nākotnē var noderēt. Nu jā, es jau stāstīju, ka tad es mēģināšu pēc savas pirmās runāšanas un pēc tam pēc ekspertiem apkopot, runāt par nākotni, kā teicu, bet arī mazliet apkopot, kā tad gāja mūsu tajā mērķu noteikšanas procesā, jo, lai domājot par nākotni, mazliet jāsaprot, kā tad mums gāja, jo kur tad ir tās problēmas, kas prasītos uzlabot. Es arī turpināšu pafilozofēt, un jautājums varētu būt tāds, vai mūsu mērķi labi vai slikti. Faktiski man gribās secināt, ka faktiski nav tāda jēdziena labs vai slikts mērķis, jo nevar teikt, ka labs mērķis ir visaugstākais mērķis, ka mums jābūt ambicioziem, kad pilnīgi visām sugām jāpalielinās Latvijā aritmētiskā vai ģeometriskā progresijā. Es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka tas nevien ir nepareizi, bet vai vispār iespējams, bieži vien savstarpēji izslēdzoši, un samazināt mērķis atkal līdz nekam, kad visi būs laimīgi mērķi sasniegt, un vairs nekas dabas aizsardzībā nav jādara, tas arī nav pareizais gājiens. Bet, kā jau tika sākumā teikts, ka mēs vismaz varētu vienoties, ka labs mērķis ir specifisks, tātad katrai sugai skaitlisks, izteikts īpaņos vai kādā citā mērvienībā un izmērāms, ko pēc tam var monitorēt un pārbaudīt, cik mēs tālu esam līdz mērķa sasniegšanai. Un vēl man gribētos teikt, ka es to esmu sapratis, ka tagad arī šādai sarunai īsti varbūt nav jēgas, jo mērķis jau varēs novērtēt tikai pēc kaut kāda laika, kad paies kaut kāds brīdis, kā tad redzēsim, kā mūsu aizsardzībai iet pēc mērķa noteikšanas periodā un kā viņi palīdzēs mazliet prioritizēt mūsu darbības. Un priekš šīs prezentācijas šis pareizais jautājums varbūt ir, kā izdevās pielietot šo metodiku, jo mēs viņu izstrādājām pirms 5 gadiem jau, papildinājām pirms 2 gadiem, bet neviens jau bija daži piemēri, bija daži mēģinājumi, bet neviens jau īsti nezināja, kā tas viss strādās. Tad lūk, šis stāsts ir vairāk par to, un lai to novērtot, ir jāsaprot kaut kādas kopējās tendences, uz kurām tad es centos pievērsties. Un manuprāt, šie interesantie jautājumi bija, kāda ir tas biežums scenārija izvēlē populācija attīstībai tajos gadījumos, ka mēs izmantojam šo izvērtēšanu laika nogrieznī. Tas attiecībā uz valsts līmeņa mērķiem FRV. Tad par šiem papildus jautājumiem, kā tie ietekmēja galīgo rezultātu, tur arī iespējams kaut kādu uzlabojumu. Un tad mūžīgais jautājums, kas vienmēr interesē Eiropas komisiju, kā tad noteiktie mērķi salīdzinās ar patreizējām vērtībām. Jo viņiem vienmēr ir visai paranoiskas bailes, kad valstis noteiks pārāk zemus mērķus ar domu, ka nekas daudz jau nav jādara. Tas attiecās gan uz FRV, gan uz CO. Nu jā, un uz CO es arī mazliet pieskāros, kādas darbības, vismaz darbību kategorijas jāveic, lai sasniegtu šos mērķus, vismaz ko eksperti uzrādījuši. Es gribu atgādināt, ka mērķi paši neiekļauj sevī paredzamās darbības. Tas uzdevums ir dabas aizsardzības plāniem. Mērķi ir tiešām viens skaitlis un plus vēl kaut kas, ja tas ir nepieciešams. Un vēl viens ļoti svarīgs blakus produkts. Tas ir, kā mūsu darbs ietekmēs Natura 2000 datubāzes revīziju, SDF revīziju. Pirmie novērojumi par scenārijiem, kādi tiek izvēlēti. Šeit ir sadalījums, cik gadījumos katrs no viņiem ir izvēlēts, un šitā tīri simboliski parādīt šie trendi. Kā jūs atceraties, kopējais sastāv no 2 nogriežņiem, tad trends pirmajā nogrieznē, kas ir no references datuma līdz 2004. gadam, un otrs no 4. gada līdz mūsdienām. Un šeit var redzēt, ka mēs esam izmantojuši vismaz vienu reizi 7 no 9 šiem scenārijiem.
Un pārējie, plus mīnus vienādi sadalās, bet ļoti aizdomīgi, tā indikatīva aizdomīgi mums ir bieži izvēlēts pirmais gadījums, un tas ir gadījums, kad šī līnija ir pilnīgi... Jūs redzat to kursoru uz ekrāna, ja nē? Neredzat. Tad pirmais gadījums stabiņš, kas ir pa kreisi, kas liecina par to, ka abos šajos posmos, acīm redzot, dati vai eksperts pieļāvas, ka šis trends ir bijis nemainīgs, respektīvi stabils. Varbūt tiešām zināmā skaita daļā no šiem gadījumiem tas tā arī ir, bet man liekas, jau viens runātājs pievērsās tam, minēja to, ka tomēr daļa no šo gadījumu ir attiecinām vienkārši uz to, ka mēs neko nezinām tomēr par šo sugu. Un izmantojot tīri tādu tā kā piesardzības principu, mēs labāk neteiksim neko, bet uzskatīsim, ka viņš ir bijis stabils pēdējos jau 34 gadus un izmantosim šo gadījumu. Tā kā ir mazliet diagnostiski, ka pārāk bieži šis izmantots un šie gadījumi kaut kādā nākotnē būtu jāpārvērtē, vai tiešām tā ir. No otras puses, ir ļoti maz ticams, ka nākotnē mēs kaut ko labāk sapratīsim vai uzzināsim par to, kā tas noticis ir pirms pāris dekādēm atpakaļ. Tā kā arī mainīt kaut ko šajā virzienā būtu visai problemātiski. Jā, un tie gadījumi, kas nav izvēlēti labajā augšējā stūrī, tad tie gadījumi, kad it kā bijusi strauja samazināšanās un pēc tam strauja palielināšanās šim trendam vai arī trends, kas bijis nemainīgs. Man ir grūti secināt, kāpēc tas tā, bet tā šie novērojumi. Es nezinu, vai šāda statistika izmantot arī, izveidot arī biotopu sadaļai. Būtu interesanti salīdzināt, vai tās tendences sugām un biotopiem ir līdzīgas. Ir? Tā jau tas varētu būt. Tālāk, kā tā ietekmē šīs pozitīvās atbildes, atcerieties, tas ir domāts gadījumos, kad FRV izreikinās kā intervāls minimāli maksimāli, šīs atbildes palīdzina saprast, kā mēs projektējam šo FRV šajā intervālā. Un kā var redzēt, gadījumu skaits, kad neviena nav bijusi jā vai visas jā, nav bijušas tādas, un tas viss sadalās vairāk vai mazāk kaut kur pa vidu, bet visbiežāk ir bijuši gadījumi, kad ir viena pozitīva atbilde. Tad šis izrēķinātais FRV bijis tuvāk mazākai vērtībai nekā lielākai. Un, protams, ka šim faktoram ir mazāka nozīme tad, kad šis intervāls ir maziņš, bet jo viņš lielāks ir, jo lielāka šī starpība, jo lielāka atbildība, objektivitāte vajadzīga ekspertam atbildot uz šiem jautājumiem. Vēl ir pati problēma pašā saknē, jo šie 9 scenāriji un tas, ko mēs saucam par trendiem, kas būtībā ir nogriezis starp 2 punktiem, ir ļoti ilustratīvs, ļoti vienkāršots un neņem vērā arī visādi sīkākas fluktuācijas, kas bieži vien var notikt. Tas nav jāuztver tā kā statistiski aprēķināt 100% zinātniski pamatotu trendu. Vēl jau vairāk, ka nevienmēr publikācijas, kuras izmantotas precīzi atbilst šiem kritiskajiem punktiem laika nogrieznī. Lūk, šī ir viena problēma, kas arī, ja ir iespējams uzlabot nākotnē, to varētu darīt. Un vēl tas, kam eksperti īpaši par abiniekiem rāpuļiem un arī dažiem citiem pazīdītājiem pieskārās, kad ir šī problēma ar 2. un 4. variantu, kura gadījumā, kad vai no abos, vai pēdējā nogrieznī ir pozitīvi trendi, tad tiek projektēta šī FRV aprēķināšana ir iespējama mazāk nekā patreizējā vērtība. Un arī šeit, protams, viss atkarīgs no šīm atbildēm. Un ja šīs atbildes kombinējas ar to, ka neviens jautājums vai viens jautājums atbildēts kā jā, līdz ar to šī vērtība var būt krietni mazāka nekā patreizējā vērtība. Un šeit tā jau ir savā ziņā psiholoģiska problēma,
kā var būt tā, ka mēs uzstādām mērķus, dabas aizsardzības mērķus, mazākus, kā pašreiz. Un viens ir tās, šeit ir daži aspekti. Es baidos, ka es nevarēšu atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem, kāda var rasties šajā jautājumā, bet viens ir tas, ka šeit ir tā vieta, kas arī Eiropas komisijas vadlīnijās ir pieļauta, kad FRV var būt mazāki kā pašreizējā vērtība, bet nekādā gadījumā mazāka kā 2004. gada vērtība, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Tāpēc arī jūs redzat, ka pat minimālākā vērtība nedrīkst būt zemāka kā šī oranžā svītra, kas redzama šajā attēlā. Tas viens aspekts. Otrs, es vēl gribētu aicināt jūs ievērot to, ka šādas situācijas ir var gadīties tikai sugām, kas ir visu laiku, nevis visu laiku, vai vismaz pēdējā laikā palielinājušās pēc skaita. Un tas nozīmē arī jautājums, kad kāds mums pamats noteikti vēl augstāku mērķi kaut kam, kam jau tā iet labi un kas visu laiku palielinās. Jo vienā brīdī resursi, dzīves telpa un resursi ir tādi, kādi viņi ir Latvijā, un vai mēs varam, bioloģiski pamatot, ka tas var turpināties. Protams, ja šīs populācijas ir mazākas par kaut kādu kritisko līmeni, vai tas būtu 500 vai 50 īpaņi, tad, protams, to vēl var paredzēt tālāk uz izņēmumu bāzes. Bet regulāri taisīt pārāk daudz izņēmumus, pastiepjot šo trendu vēl joprojām uz augšu, un diez vai tas būtu atbilstoši. Un trešais svarīgais punkts ir saprast vispār atkal kārtējais punkts pie tā, atcerieties, kas ir dabas aizsardzības mērķi. Dabas aizsardzības mērķi paredz tikai minimālo vērtību, kas būtu sasniedzama. Jūs drīkstat sasniegt arī vairāk. Un tad vēl jau labāk statistika rāda, ka mērķis sasniegs. Jūs drīkstat mērķi pārsniegt. Nav tā, ka ja jūs sasniedzat kaut kādu mērķi, tad jūs pārtraucat ar šo sugu vispār nodarboties. Iedomājieties, ja suga ir pļauja suga, kur mērķis sasniegts, visi laimīgi. Ko tas nozīmē, ka jāpārtrauc pļaus apsaimniekošana pēc tam? Jāpārtrauc ganīt, jāpārtrauc pļaut? Nē, taču viss var turpināties. Līdz ar to, mans tā kā, es nezinu, es arī esmu dabas aizsardzības entuziasts un biologs, un man liekas, par šādiem gadījumiem nebūtu pārāk jāuztraucās. Ja vien ir kaut kādas specifiskas indikācijas, ka tas ir ļoti svarīgi. Lūk, tāds man pārdoms par to visu. Varbūt varētu būt arī interesanta diskusija pēc tam, un varētu paturpināt, ja ir tāda vēlēšanās. Tā. Lūk, un nākošā tēma, tātad, cik bieži mēs esam noteikuši valsts līmeņa mērķus, FRV, lielākus par pašreizējo, kas ir. Un šajās visās pankūkās tad šāds gadījums ir spilgti zaļš, kad mērķis ir apmēram tāds pats, kā patreizējais ir pelēks, tā viņš laikam, zaļš pelēks datorā, zaļš uz ekrāna. Un rozā sarkanā krāsā gadījumu skaits proporcija, ka mērķis ir noteikts mazāks par patreizējo, bet ne mazāks kā 2004. gadā. Protams, kā es teicu, gadījums, kad sarkanais vai rozā gadījums, tajā gadījumā sugām, kas pēdējā laikā palielinājušās, kokvārdi, piemēram, mežacā un lācis, tāpēc arī, kā jūs redzat, pa spīti daudziem lāčiem šodien mums izreikinājās pēc algoritma, ka FRV ir tikai, laikam, 7 lāči, kas jau tagad mēs stipri pārsniedzam to. Jā, un plus, un šādi gadījumi, kā jau es teicu, nepietiek tikai ar to, ka šī suga ir visu laiku, nevis vai visu laiku, vai pēdējā brīdī palielinājusies, bet arī uz to, ka jūs nevarat atbildēt pozitīvi uz šiem 5 jautājumiem. Ka šī suga plaši izplatīta, kad viņu neietekmē klimats, kad nav bijuši negatīvas tendences, tad ir visi citi argumenti, kāpēc šī suga nav prioritāte Latvijas dabas aizsardzībai. Un pretējais gadījums, sugas, kurām aizsardzības mērķis, valsts līmeņa aizsardzības mērķis lielāks par patreizējo vērtību, tad tumši
zaļā pīrāga daļa, ir tās sugas, kurām bijušas šīs negatīvās tendences, kā tagad lūsis, upes, pērlēns, milškrups un citas, par kurām ir runāts. Tagad, protams, arī pastāv atšķirības starp sistemātiskajām grupām. Tas pats salīdzinājums ar vietu līmeņa aizsardzības mērķi salīdzinājumā ar pašreizējo. Tātad svarīgi tas, ka es sareitināju visas sistemātiskās grupas kopā, sanāca, ka no tiem 1200 Natura vietām, suga vietām, 39% mums vietu līmeņa mērķis ir lielāks nekā patreizējais. Tātad nopļaujot apmēram 40% jādomā, kā varētu uzlabot, kādas darbības būtu jāveic vietām, lai palielinātu šo īpaņu skaitu, ja vien īpaņu skaits ir bijis populācijas vienība. Kā jūs redzat, arī ir atšķirības starp subgrupām, un, teiksim, vislielākais uzlabojums ir novērtēts rāpuļiem abiniekiem un augiem zīdītājiem apmēram 50-50, mazāk bezmakalniekiem un mazāk zivīm. Vēl ir jautājums tāds, kā mērīt šo sakarību starp patreizējo vērtību un dabas aizsardzības mērķiem, bet par to mazliet vēlāk. Vēl es pirms tam gribu vēl pieskārties arī, kas man mazliet bija interesanti šīm paredzamajām darbībām, kas vajadzīgas vietu līmeņa mērķu sasniegšanai. Protams, tas ir uzdevums to noteikti sīk un precīzi, kas, kur, kad un cik daudz dabas aizsardzības plānos, bet skatoties uz šo formulu, ko es rādīju iepriekšējā prezentācijā, kad vietu līmeņa mērķis ir īpaņi, kas pat labam tur ir, plus īpaņi, skaits, kas varētu nākt klāt pateicoties biotopu stāvokļu uzlabošanai, plus īpaņu skaits, kas varētu nākt klāt radot jaunu biotopu, un plus īpaņu skaits, ja tiek paredzēta īpaņu reintrodukcija. Tad lūk, cik bieži šīs darbības ir minētas mūsu atskaitēs, un šis palielinājums vai no QA vai RA vai IN visvairāk mums ir paredzēts kā es atvainojos, esmu mazliet nojauts. Tad CV, tad šajā gadījumā gaiši zaļā. Man ir krāsa dažādas grafikiem, tāpēc es cenšos tagad saprast, ko jūs redzat ekrānā. Un gaiši zaļā krāsa, tātad gaiši zaļā krāsa rāda, kad to proporciju, kad suga vietā ir tik uzskatīta par pietiekamu, ka nav vajadzīgs īpaņu papildinājums. Tātad šie 39%, ko es rādīju, tā ir tā proporcija tumši zaļā krāsa, kad paredzēts īpaņu skaita palielinājums biotopu kvalitātes uzlabošanas rezultātā. Un pavisam maz, man mazliet pārsteidzoši, ļoti maz bija šīs vajadzības, kad jārada jauns biotops sugas aizsardzībai. Patiesībā tās bija tikai divas abinieku sugas, par kurām šeit runāja Andris šodien. Bija sākumā, man liekas, paredzēts arī pāris augu sugām, pēc tam tas tika izņemts ārā. Bet vienalga šis pīrāga daļa ārkārtīgi maza. Un īpaņu translokācija, relokācija, reintrodukcija, sauksim, kā mēs gribam, pat labāk paredzēt faktiski tikai divām sugām apsvērt. Viena ir upes pērlene, kas ir diezgan kritiskā stāvoklī, un bruņuruputis. Tā kā arī šī pīrāga daļa ir ļoti maza, tātad vistumšāk zaļā, viņa ir tik maza, ka jūs pat neredzat, cik tumša ir zaļā krāsa. Nākošais, par ko būtu jārunā, ir šis svarīgais blakus produkts. Vairums no jums nemaz neredz Natura 2000 datubāzi, jūs varbūt lietojat Natura 2000 vieweri vai kā citādi piekļūstat šiem datiem, bet tas varbūt interesē dabas aizsardzības pārvalde un vides ministrija, ka tomēr diezgan lielas izmaiņas. Tas jau tika pieminēts arī ekspertu ziņojumos par katru konkrēto grupu, bet kopumā šie bildi izskatās sekojoši, kad mēs uzsākām darbu 2021. gadā. Tā bija 2020. gada beigu Natura datubāze. Viņā bija 1298 ieraksti.
Šajā brīdī mums paliek mazliet mazāk 1210 ieraksti. Kopējā statistika tāda, ka nāk klāt 123 jauni ieraksti, tātad jaunās suga vietā, un ieteikts dzēst 202 ierakstus. Tas pie tam arī bija ne tikai tāpēc, ka suga vairāk netika atrasta, vai tā bija ievadas kļūda, vai nav piemērots dzīvotnes, bet arī bija tā, ka arī savā ziņā tā ir datu ievadas kļūda, kad, piemēram, tika konstatēt vairāk duplikāti ierakstām vienai sugai, viņi ierakstīti vietā vairākās dzīves epizodēs, bet es baidos, kad bija tā, kad tam pašam nēģim, kas bija varonis, bija suga ierakstīta visās 4 iespējamās epizodēs, kategorijās, kā var būt migrējošs, pastāvīgs, koncentrācija un ziemojošs. Nu, lūk, tas nebija, kādā ziņā, es piekrītu, ka Eiropas komisijas vadlīnijas nebija skaidrs, bet tas noteikti nebija veids, kā ierakstīt šo sugu datubāzē. Tad vēl ir pieļaujams sekojošas darbības, kas nozīmē arī faktiski šīs sugas, nenoteikti CO, tas nozīmē nenoteikti vietu līmeņa mērķi, ka pārliek sugu 15 gadījumos uz D kategoriju, kas ir maznozīmīga klātbūtne, 34 gadījumos uz non-presence kategoriju, kas suga pat labāk tiek uzskatīta par izzudušu teritorijā, bet viņi tiek saglabāti datubāzē, jo tiek uzskatīts, ka ir iespējams viņu atjaunot vai sagaidīt atgriešanos. Un 12 gadījumos CO netika noteikts dažādu iemeslu dēļ, piemēram, nēģiem jūrā, kuriem nav hominga, un dispersai ziemošanai dažiem sikspārņiem. Tālāk. Es iešu, tagad gan es varētu mazliet atļauties pafantazēt, kā varētu izmantot šos FRV un CO datus. Un vienīgais es gribētu teikt, ka pat labi vēl tās ir manā personīgā vīzija, vairāk diez vai pat var teikt dabas aizsardzības pārvaldes vīzija, jo par šām lietām vēl diezgan daudz jādiskutē un iespēja diezgan daudz. Tas, ko es gribu pievērst, es gribu pareklamēt mazliet šo produktu, kas ir izdarīts un mēģināt saprast, ka tas nav vajadzīgs tikai Briselē un Eiropas komisijai, respektīvi tikai tāpēc, ka mums ir ziņošanas pienākumi 17. pants un SDF, ka visu laiku jāatjaunina, un mums tagad ir pārkāpuma procedūra arī, tieši taiskaitā par CO vietu līmeņa mērķu nenoteikšanu. Bet es domāju, ka arī ir diezgan daudz labumi mums pašiem. Ivitai no ministrijas jau bija arī uzskaitīt diezgan daudz, kaut kāds 6-7 šī izmantošanas iespējas. Es pilnībā visām tām piekrītu, es vēl varētu pielikt citas, bet varbūt neapgrūtināšu jūs, bet šīs divas vai pat viena lieta par teritoriju dabas aizsardzības plāniem, ar ko lielākais skaits no jums to nodarbosies vai nodarbojās tagad, tas būtu svarīgi par to padiskutēt. Un skatījums ir tāds, ka faktiski šeit ir vistiešākā sakarība, jo uzsākot teritoriju dabas aizsardzības plānu, jums jāskatās, tātad, kur šie mērķi ir, un kā jau es stāstīju iepriekšējā prezentācijā, ka viņi ir atrodami gan tabulā, gan arī sīk un smalki izskaidrots, kā pie viņiem ir nonākts, tā kā var izsakot visu šo domu gaitu. Un pirmo reizi izstrādāt dabas aizsardzības plānu, būtu jāizmanto šie noteiktie vietas līmeņa mērķi, lai noteikti tieši uz viņām balstīt šo nepieciešamo aizsardzības pasākumu plānošanu. Un šie mērķi salīdzinājumā patreizējām platībām pat ļaut prioritizēt, saprast, kas ir svarīgāks, kas ir mazāk svarīgs. Piemēram, sugām, kam FRV ir lielāks par patreizējo vērtību, būtu dodama prioritāte salīdzinājumā sugām, kurām FRV ir līdzīga vērtība vai tā pati, kas patreizējā. Atjaunojot plānu, izmantojot monitoringu datus, par to mazliet vēlāk, būtu jāanalizē, vai iepriekšējā periodā, tātad, kas ir pārskata periods, kopš iepriekšējās plāna versijas, veiktās darbības palīdzējuši sasniegt uzstādītos CO mērķus, vai ir bijis kaut kāds uzlabojums vai nē. Un līdz ar to arī jāsaprot, vai nākošajā plāna darbības periodā ir nepieciešams kādas izmaiņas, vai mēs varam strādāt tāpatās kā iepriekš. Un šeit varētu
prasīt, kā vērtēt tieši, kā mērīt šo CO un vai FRV, kā viņas salīdzināt ar patreizējām vērtībām. Lindai jau bija prezentācijā ļoti labs piemērs ar augu sugām. Es te mazliet tālāk attīstu idejas, bet es gribu teikt, ka nekas no šī nav nolēmts. Tās ir tikai idejas, kā iespējamie virzieni, veidi, kā šo varētu izmantot, kad šo dabas aizsardzības plānos, teritorija dabas aizsardzības plānos. Un jau tika teikts, ka viens tāda loģiska mērs ir attālums līdz mērķim, tad kurš ir no patreizējās vērtības līdz pat FRV vai arī CO, tātad šis attālums, šī starpība, bet viņš var būt ļoti dažāds. Tas ir atkarīgs no tā, vai jūsu populācijas vienība bijis īpatņi, kvadrāti vai kas, tas tie var būt, nezinu, pat miljoni līdz pat 1, 2, 3, 4, 5. Un tāpēc, man liekas, ir svarīgi ieviest arī tādu jēdzienu kā uzlabojuma apjoms, ko es varu piedāvāt, kā iespējamu risinājumu, kas mēra proporciju no kopējās vietas līmeņa mērķa, kam nepieciešams uzlabojums. Lūk, tā varētu būt šāda formula. Un tas apmēram rada jums priekš, cik daudz jau jums ir un cik vēl vajag panākt. Un ja jūs izreikināt no šīs pašas CO vietu līmeņa mērķa tabulas, šeit daži ieskicējam, kā tas var palīdzēt izstrādāt teritoriju, dabas aizsardzības plānus. Piemēram, šeit jūs redzat 4 teritorijas saliktas, nejauši izvēlētas. Abaus, Senlei, Augšzeme. Es atvainojos, man būtu vajadzīgas brilles. Augšzeme, Gaujas Nacionālais parks un Ķemera Nacionālais parks. Un šeit tad ir reāls sugas, kas šajās vietās sastopamas. Un šeit šie stabiņi parāda to, cik daudz proporcionāli uzlabojuma biotopā katrai no šīm subām vajadzīgs. Ja stabiņa vispār nav, ir tikai sugas nosaukums, tas nozīmē, ka CO ir CV un šī suga nav prioritāra. Bet jo lielāks stabiņš, jo vairāk uzmanības šai sugai ir jāpievērš. Un tāpat tās līdzīgi, ja jūs, piemēram, izstrādātu sugas aizsardzības plānu visai valstī, un viena no viņa plāna sadaļām būtu, kas jādara, kā jāuzlabo biotops katrā no natūra teritorijām, kur šī suga sastopama, pēc līdzīgas filozofijas arī var sastādīt šo stabiņu. Šeit ir 4 sugas, un apakšā šeit gluži otrādi ir vietas. Un šeit jūs varat redzēt, cik liels salīdzinoši, cik liels uzlabojums katrai no vietai būtu nepieciešams izejot no mūsu datiem. Tas viela pārdomām. Nākošais, lai to savā ziņā varētu realizēt un izmantot, nepietiek tikai mērķu noteikšanu. Man liekas, Maksims ļoti lieliski uzsvēr, kad mēs visi ceram, ka šis process neapstāsies, vismaz tā ziņā, mērķa izmantošanas ziņā. Jo ir nepieciešams sekot populāciju izmaiņām katrā no šīm natūras vietām, lai novērtētu, vai šie mērķi tiek sasniegti. Faktiski tam jau ir tik izveidot šī Natura 2000 monitoringa sistēma, kas ir daļa no bioloģiskās daudzveidības monitoringa sistēmas, kam būtu jānodrošina attiecīgie mērījumi visiem noteiktajiem CO. Protams, ka mēs varam diskutēt, cik bieži katrā vietā tas būtu jādara un cik garam jābūt periodam, lai šos visus mērījumus varētu iegūt, lai tas būtu realistiski, vai arī prioritizēt kaut kādā veidā, kurās vietās tas ir obligāti jāiegūst un kurās neobligāti. Bet tādā virzienā būtu jādomā, jo pretie gadījumā kaut kur šiem vietu mērķiem nav jēgas, ja netiek likts pretī monitorings, kas tad pārbauda, vai šie mērķi tiek sasniegti. Un tas, kā jūs teicat, tas varbūt arī mazāk praktiķiem redzams, bet šis Natura 2000 monitorings vajadzīgs, lai arī atspoguļot izmaiņas, nepieciešamās izmaiņas standarta datu formā, kas arī ir Eiropas komisijas prasība. Es tiešām nezinu, es biju sen atpakaļ
pie Natura 2000 monitoringa pirmās versijas izstrādes pamatiem, un mēs tieši tādā virzienā toreiz arī domājam, nelielām niansēm, bet man nav ne jausmas, cik lielā mērā patreizies Natura monitorings gan pēc plānošanas, gan izpildes ziņā atbilst šim mērķim. Man liekas, būtu vērts pie tā atgriezties. Jo, ja mēs skatāmies, teiksim, klasisko adaptīvās dabas aizsardzības plānošanas ciklu, labi, aizmirsīsim, nerunāsim tagad par vietas izvēli un aizsardzības nodrošināšanu, bet viss sākās ar SDF. Es atvainojos, man solīja, ka man ir pēdējā prezentācija un ka es varēšu runāt tik ilgi, cik es gribu. Es apsolu, ka es to nedarīšu, bet katrā ziņā, kad varbūt, kad es varētu neiespringt, mēģināšu tālāk. Tad, visam sākums ir standarta datu forma, kas parāda, kuras sugas tātad ir sastopamas konkrētā vietā un kurām sugām valstī ir atbildība nodrošināt labvēlīgu aizsardzības statusu. Un lai šo nodrošinātu, mums tātad jānosaka šie aizsardzības mērķi, ko mēs nodarbojamies šajā projektā. Nākošais ir tas, kad šie mērķi tiek izmantoti dabas aizsardzības apsaimniekošanas plānošanā, tad šeit ir saprasts dabas aizsardzības plāns, kurš pasaka tieši, kāds ir tas ceļš, kas, kur, kad, cik daudz un kāpēc, ko mēs darīsim, kādas darbības veiksim, gan aktīvas, gan pasīvas dažreiz, lai sasniegtu šos mērķus. Tad notiek apsaimniekošanas ieviešana, paralēli notiek rezultātu monitorings. Šeit ir tas, par ko es runāju Natura 2000 monitoringa kontekstā. Un, kad šis cikls beidzās ar kaut kāda noteikta datuma, kad plāns vairs nav, kā to saka, ir izticējis un vajadzīgs jauns pārskats, un tad tiek veikta šī analīze, ko tad monitorings pasaka, kā tad mums ir gājis ar mērķu sasniegšanu, izmaiņas standarta datu formā, mērķu pārskatīšana, jauns plāns. Tā apmēram tas varētu izskatīties. Parastais jautājums, kas man un visiem iesaistītiem bieži vien jautājums, ko darīt, ja FRV vai CO netiek sasniegt. Un, protams, ka vislabākais gadījums, ja mērķis tiek sasniegts, tad es domāju, tā var turpināt. Protams, neaizmirstot to, ka arī tad vajag pļaut turpināt, apsaimniekot un tā. Tas piemērs, ko es minēju. Bet, ja gadījumā nē, tad to nevajag uzreiz uztvert kā nenovēršamu pasaules galu, kad mums jāmeklē vainīgais, jāievieš sankcijas vai kaut kas tam līdzīgs. Galvenais objektīvi jācenšas novērtēt, vai veiktas apsaimniekošanas darbības, un ja ir veiktas, tad kāpēc kaut kas tomēr nenotiek, vai tās iespējams uzlabot, varbūt metode nav bijusi pareiza, biežums, fenoloģija, jebkas cits, varbūt pieļaut kaut kādu būtisku kļūdu, vai arī ir kāds nezināms faktors, kaut kāds nezināmais, par ko mums ir maz informācijas. Un, ja arī tas nepalīdz, tad var arī būt tā, ka problēma pastāv ārpus konkrētās Natura 2000 teritorijas, par ko mēs tagad runājam, vai arī pat ārpus Latvijas ir tā migrējušā suga. Un kā pēdējais, pastāv tiešām jautājums, vai nav mums problēmas ar mērķi, vai šis mērķis bijis pamatots, un vai viņu nav vajadzīgs pārskatīt. Lūk, un šādai analīzei būtu jābūt iekļautai, detalizētai analīzei katras teritorijas atjaunotajā dabas plānā, jo, man liekas, tur es neatceros precīzi, kā sauc, tad paredzētu nodaļu dabas aizsardzības plānu, dabas aizsardzības darbību izvērtējums iepriekšējā periodā. Un, man liekas, tur ir tās sāls, un šeit, šajā nodaļā, vietu līmeņa mērķiem un viņu analīzē būtu jābūt tajā centrālajā vietā. Jo tas nosaka arī to, kas pēc tam tālāk šajā teritorijā būtu jādara. Ja mēs runājam par vajadzību, es jau pieminēju pirmajā prezentācijā no rīta, un tagad es to apstiprinu, ka jā, kad varbūt pilnīgi pieļaujam situāciju, ka šie aizsardzības mērķi gan valsts līmeņi, gan vietu līmeņi būtu jāpārskata. Un es arī domāju, ka tas var notikt abos virzienos.
Var izrādīties, ka mēs esam bijuši pamaz ambiciozi, mēs varētu sasniegt vairāk, ka tas ir diezgan viegli, tas ir low hanging fruit, un ja viņš tiešām tāds ir, tad mēs varam gribēt vairāk, vai arī gluži otrādi, kad mērķis ir bijis nereāls kaut kādu iemeslu dēļ, ka mēs esam bijuši vairāk optimistiski. Un es domāju, tomēr jābūt nosacījumiem, lai šo iespēju pārskatīt, neizmantotu vai negribētu izmantot kāds ļaunprātīgi, tad jābūt kaut kādiem nosacījumiem, par ko varbūt vēl līdz galam jāizdiskutē. Pirmais jau ir tas, ja ir būtiski jauna zinātniskā informācija, jauns pētījums, atklājums vai kas maina priekšstats par sugu stāvokli Latvijā, vai arī varbūt kaimiņu valstī, kur līdzīgi apstākļi, un par mūsu iespējām ietekmēt šo sugu. Tad, ja izstrādāt jaunu apsaimniekošanas metodi, kā labāk kaut ko izdarīt, vai arī jauna datu analīzes metode, vai jauna informācija, jauna karte. Mūsu laikos daudz kas attīstās ļoti ātri, mēs pat nevaram paredzēt, kas būs tuvākajā nākotnē. Un visbeidzot, ja mērķis arī izrādījies nereāls, kā ārēja apstākļu dēļ, vai klimata izmaiņu dēļ, vai citu faktoru, es negribu pieminēt, bet es arī iesaistīts valstīs, kas nodarbojas ar karošanu mūsdienās, tā kā to arī nevar izslēgt. Tā kā ir visādas sliktas lietas, kas notiek, ne tikai pati daba un norises tajā. Un visbeidzot, varbūt tie mani pēdējie ieteikumi un secinājumi, kas ir, kad tiešām cenšaties nebaidīties no šiem dabas aizsardzības mērķiem, pat tad, ja mēs neesam pie viņiem pieraduši, jo mēs kaut kā mēs zinām, kad lasam avīzes un dažādos mēdījos dzirdam uzstādītos mērķus visādās citās jomās, vairāk saimnieciskās un tā, un pie tā mēs esam pieraduši, bet priekš dabas tas ir kaut kas jauns, un mums tā no sākuma ir tā mazliet pietāta pret to, bet es domāju, ka šī pieņemšana nākšu laiku mums vienkārši viņiem jāsāk, vai vismaz jāmēģina sākt strādāt, un tad viss varētu nostāties savās vietās. Un vēl, šis pasākums, kā es teicu sākumā, kad vismaz CO mēs pilnīgi noteikti Latvijā mēģinājām izstrādāt pirmo reizi, lielā mērā arī valsts līmeņa mērķis. Šis tiešām bija learning by doing. Un liels paldies visiem iesaistītiem arī par entuziasmu un kaut kādā ziņā radošumu, kā lietas risināt, jo šī jauna lieta ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā un pat Eiropas komisija un pat zinātnieki, kas it kā ir guru šajā jomā, viņi nevar jums iedot visu gatavu un pateikt, kas, kur bija jādara. Ļoti daudz neskaidrie jautājumi. Vēl tagad arī es varu informēt, kad būs drīz jaunais artikla 17 ziņošanas cikls, un vēl tagad Eiropas komisija, es piedalos, ka mēs diskutējām, kas būtu jauns jāpapildina tieši vadlīnijas attiecībā uz valsts līmeņa mērķiem, jo tik daudz lietas vēl palikušas neizdiskutētas, ka tas vēl ir ceļš priekšā visiem mums. Bet šis darbs mums daudz deva. Es domāju, ka mēs paskatījāmies uz dabas aizsardzību no citas puses, un šie mērķi bija šī puse, kas bija diezgan jauna. Un vēlreiz paldies visiem dalībniekiem. Domāju, ka mums kaut kā izdevās pavīdīt šo lietu uz priekšu, bet, kā jau es teicu, laiks rādīs, cik šie mērķi bijuši noderīgi un jēgpilni. Paldies!